ir sveši. Mums ir uzvārdi, kas ir Arīna Baikova ir viena no mūsu stiprākajām 100 metrus muguras peldētājiem. Sigrīda Sepp brauc vienmēr no Igaunijas uz Latviju. Viņa arī, šobrīd varbūt jāsaka tā, nebūtu Kristīna Steins, es gandrīz droši teikt, ka Sigrīda Sepp uzvarēs. Jā, tā kā mums ir cerības. Mums ir liels cerības, tūlīt tās paskatīsimies. Tad cienījamie televīzijas skatītāji, tie, kas skatās datoros, planšetdatoros, telefonos un arī klausās. 4. celiņš. Jā, un šeit mēs varam redzēt tehniku. Redzam, ka diezgan ilgi, tā arī varbūt kritiski šo 15 metru zonu nepārsniedzot. 4. celiņš ir mūsu jauna iepazītā sportiste, latviete no Kanādas. Mēs redzam, arī viņas māma ir uztraukusies, sēž pretējās tribīnēs, tur baltajā kreklā. Izskatās, ka viņa ir līdere. 30-95. Viņa vakar arī 200 metros, viņa ļoti stabili nopeld otro pusi, kas vakar arī bijis 200 metros. Mēs redzam, viņa kāpina tempu. Pārskaties pār pa ekrānu, kāpina tempu, kā tev izskatās, labi? Pārliecinoši. Un mēs redzam, kā finišs, kāds būs rezultāts. Laikam. Jā, mums ir atkal jauns Latvijas rekords. Mums ir jauns Latvijas rekords. Mēs, protams, būtu bijuši priecīgi, ja šis rezultāts varbūt būtu 1 minūte 1:92, kas būtu jau tuvāk gan olimpiskajam normatīvam, gan arī varam apsveikt Kristīna Steins no Kanādas. Šobrīd mācās un studē Amerikas Savienotajās valstīs. Ir atbraukusi uz šejienu, nostartējusi šajās sacensībās, dosies atpakaļ uz savu skolu, uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un tad skatīsimies, kāda būs tā